Rīgā plāno būvēt atkritumu dedzināšanas rūpnīcu. Tas būtu tur, Krustpils ielā 17. Tā kā Latvijā nav tik daudz atkritumu, lai rūpnīca varētu strādāt, tos nāksies ievest arī no citām valstīm. No atkritumu dedzināšanas rodas astmas, alerģijas un neauglība. Es uzskatu, ka tas ir kategoriski nepieļaujami. Tīrs gaiss ir liela vērtība. Es, Guntis Garda, kā parasts Rīgas iedzīvotājs, pagājušajā un šajā gadā esmu aktīvi piedalījies darbībās pret šo rūpnīcu. Es esmu piedalījies Rīgas domes sēdē, es esmu ticies ar Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču par šo jautājumu. Es esmu piedalījies Saeimas komisijas sēdē par šo jautājumu. Taču kā parastam iedzīvotājam ir ļoti grūti šo lēmumu ietekmēt. Ja es, Guntis Garda, šovasar nonākšu Rīgas domē, es aktīvi cīnīšos pret šādu rūpnīcu, pret Rīgas piesārņošanu, par tīru gaisu Rīgā un labu veselību. 7. jūnijā balso par apvienoto sarakstu.